pirmajā nodaļā. Gods tev, kungs! Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē. Un iegājusi Zakarijas namā, sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās: Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tik līdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu, bērns manās miesās līksmībā salēcās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Šodien, 4. adventē, kuru iznāk tās atzīmēt kopā ar Ziemassvētku svētvakaru, kas gadās patiešām ļoti reti, ir tā, kad mēs no rīta vēl esam tādās nojausmās, ka Jēzus vēl ir Marijas miesās, un vakarā jau mēs priecāsimies, ka Jēzus ir nācis šajā pasaulē. Un šī rīta dievkalpojuma viens no tādiem, varētu teikt, vēsts tādiem centriem ir satikšanās. Satikšanās. Šodien ir tā doma par satikšanos. Kad mēs atnākam uz dievkalpojumiem, mēs satiekamies. Tajās svētdienās, kad esam baznīcā, ir mūsu satikšanās reize. Satikšanās ar Dievu, satikšanās ar mūsu draudzes locekļiem, satikšanās ar tiem, par kuriem mēs aizlūdzam, satikšanās ticībā. Un tad, kad mēs ejam pie vakarēdiena, mēs esam arī tādā ciešā saskarē, un tā ir arī viena satikšanās ar Kristu, kurš ienāk mūsos caur svētā vakarēdiena vīnu un maizi, ka viņš saka, tā ir mana miesa, tās ir manas asinis, bet tā ir arī būšana kopā ar varētu teikt, ar mistisko baznīcu, kura bauda svēto vakarēdienu. Un šodien mēs klausījāmies lasījumu, kurā arī notiek tāda zīmīga satikšanās. Satiekās divas īpašas sievietes, ar kurām ir noticis Dieva brīnums. Un šī ir priecīga satikšanās. Elizabete izjūt iekšēju prieku par Mariju, vēl vairāk viņa jūt, ka bērniņš viņas miesās sāk lēkt, sajūtot Marijas klātbūtni. Tās mīļās dāmas, kas esat laidušas pasaulē bērniņu, zinat, no kura vecuma bērniņš sāk kustēties tā, ka viņš priecīgi kaut kas tur ņemās tavā ķermenī. No kura laika tas ir, vai tas gadījumā arī nav kaut kur virs 6 mēnešiem. Tas kaut kur tā varētu iespējams arī būt. Un šajā satikšanās reizē Elizabete piedzīvo, ka tas bērniņš viņas miesās priecīgi tur ņemās, ir priecīgs, un viņu pārņem liels prieks. Viņa nezina vēl īsti ar savu prātu, kas notiek, bet viņa jūt, kad viss viņas iekšienē priecājās. Un šī ir satikšanās, kura no tādas, varētu teikt, sievišķīgas, draudzīgas tuvības pārtop par garīgi piesātinātu vai garīgā nozīmē tik svarīgu notikumu, kurš ir vērts, lai viņu ieraksta evaņģēlijā, kurš ir vērts, lai viņu pieraksta un nodod nākamajām paaudzēm. Un līdz ar to tā ir tiešām svētīga satikšanās, jo ir satikšanās mūsu dzīvē, kur mēs satiekamies veci draugi un pārunājam to, kā mums kādreiz ir gājis, vai mums ir klases salidojums un atceramies, kā mums toreiz skolā gāja, vai studenti satikšanās. Bet ir arī tādas satikšanās mūsu dzīvē, kad mēs satiekamies ar īpašiem cilvēkiem un spējam izrunāt tādas lietas, ko ar nevienu cilvēku virs zemes mēs neizrunāsim.
Vai mēs aizjām pie kāda garīga tēva, pie mūsu garīgā tēva un varam pārunāt manas dvēseles būtisks notikums, un tie ir brīži, kuros liekas laiks apstājās, brīži, kuros liekas mēs esam ārpus telpas un laika un varam runāt par dvēselē nozīmīgām tēmām. Un Marija devās pie Elizabetes, kā tikko saņēmusi vēsti no eņģeļa Gabriela un sajūstama sevi iekšēji tādas lielas svārstības, kaut kādā mērā viņa bēg no savām mājām, lai viņa varētu satikt kādu cilvēku, par kuru runāja tas eņģelis, kas ar viņu runāja, sacīdams, un redzi, tava radinieca Elizabete, kuru visi uzskatīja par neauglīgu, redzi, tagad viņa jau ir 6. mēnesī, teica eņģelis. Viņa, par kuru teica, ka tas nav iespējams. Un tāpēc Marija gāja pie Elizabetes, lai būtu kopā. Un tā šajā ziņā šo divu jauno māmiņu satikšanās ir ne tikai tā, kad satiekās divas māmiņas un runā, kā viņas jūtās grūtniecības laikā, bet šeit ir satikšanās divām sievietēm, kuras ir piedzīvojušas Dieva pieskārienu, nevis vienkārši, kā teikt, tādā reliģiskā pārdzīvojumā, bet tā, ka viņu miesās ir noticis Dieva brīnums. Kā tu jūties ar to, ka tevī notiek Dieva brīnums? Un ir interesanti, ka starp Mariju, kurai visticamākais bija mazāk 18 gadi tajā laikā, un starp Elizabeti bija liela vecuma starpība, jo par Elizabeti mēdz teikt, ka viņa bija tādā vecumā, ka tur bērnu vairs nevar būt. Līdzīgi kā Ābrahāma sievai Sārai bija jau kaut kur ap 90 gadi, un viņa pie sevis smējās. Kas tad ar mani vairs var notikt? Un tāpēc arī viņas dēlu, viņas miesās nosauc par Īzāku, tāpēc, ka viņa smējās. Vārds Īzaks ir no vārda smējās. Un te lūk Dievs pasmējās par cilvēku šaubām un neticību. Un ar Elizabeti notiek līdzīgi kā ar Sāru. Viņa vecumā ieņēma bērnu. Bet ir tas, kad šīs lielā vecuma atšķirība, Marija un Elizabete. Varētu pat teikt, ka Marija bija Elizabetes krustmeita, un viņa nāk pie savas krustmātes, bet viņām abām ir bērniņi, kurus Dievs ir devis viņām. Elizabetei tas bija no Cakarijas, no viņas vīra, bet Marijai bija no Svētā gara. Un tas lielais pārdzīvojums ir, kā lai es ar to dzīvoju, ka man tagad ir bērniņš no Dieva gara. Ko lai es saku savai mammai un tētim, ko lai es saku manam sadarinātajam Jāzepam, ka tā ir noticis? Kā lai es tālāk dzīvoju? Vai mani neizraidīs no mājām? Vai es nepiedzīvošu lielu kaunu? Kā lai tas būtu? Kā lai es tālāk ar to dzīvoju? Un tās bija droši vien Marijas domas, kad viņa gāja uz šo pilsētu augstienē, kalnainē. Tā visticamākais, ka tā pat varētu būt Jērikas pilsēta, jo Jērika bija priesteru pilsēta, kur dzīvoja priesteru dzimtes. Un tad no Jeruzalemes nācās iet tad lejā, tad augšā, un tā bija interesants piedzīvojums priekš Marijas. Un tas jautājums tālāk, ko tad jūta Elizabete, kad viņa piedzīvoja, kad Marija ienāk viņas namā. Un interesantākais, ka Elizabete gandrīz pilnīgi droši viņa nezināja, kāpēc Marija pie viņas nāk. Ja Marija bija no eņģeļa Gabriela dzirdējusi, ka Elizabetei ir bērniņš, tad Elizabete noteikti neko nezināja. Jo tajā laikā nebija mobilie telefoni, nebija vispār tādas attālinātās sazināšanās, ja vienīgi Dievs atnes vēsti par to, vai arī kādi radinieki kursē starp vienu māju un otru māju un aiznes to varētu teikt, brīnumu vēsti. Elizabete vecumā ir ieņēmusi bērnu. Vai arī Elizabete dzirdēja Mariju savā jaunībā pirms kāzām ieņēmusi bērnu. Bet visticamākais, kad Marija vēl nevienam cilvēkam to nebija teikusi, viņa devās pie savas pēdiņās krustmātes,
lai vienkārši mēģinātu sevi reflektēt, saprast, kas ar viņu notiek, kā dzīvot, ko darīt, kā lai viņi tālāk dzīvo ar to, ka viņai tagad būs bērniņš, un kā lai to pasaka saviem tuviniekiem. Nu, lūk, un tas, kas notiek ar Elizabeti, ir īsts pravietisks notikums. Elizabete, dzirdēdama Marijas balsi, sajūstama sevī, kā viņas bērniņš viņas ķermenī salecās, sāka pravietot, kā vecajā derībā, kad cilvēki sāk pravietot, viņi pat neapzinās, ko viņi īsti pasaka, bet Dievs gars viņiem dod teikt šos slavinājumu vārdus, ko saka Elizabete: tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Viens ir, ka viņa nevarēja zināt, kas ar Mariju noticis. Otrs, ka viņa noteikti nevarēja zināt, ka tas, kas ir Marijā, ir viņas kungs. Tas bērniņš ir viņas kungs. Viņa ir kunga māte, kas nāk pie viņas. Un tāpēc šī zināšana, kas viņā pēkšņi notiek, ir Dieva brīnums, jeb Dieva atklāsme, kas notiek, kas viņas prātā, viņas domāšanā pēkšņi uzplaukst, pēkšņi notiek. Un grūti ir aprakstīt, kas ir pravietojums, vai kā jūtas pravietis, kad pēkšņi viņš ir saņēmis no Dieva kādu informāciju, bet visticamākais, ka tas ir tā, ka tu vienkārši saki, un caur tevi runā kāds augstāks. Tu nevis saki tu savās domās, tu esi izdomājis, izfunktierējis, ko tu tagad pateiksi cilvēkiem, bet tu vienkārši saki, jo tevī ir kaut kas grib runāt. Tevī ir Dieva gars, kas grib pateikt cilvēkiem vēsti. Un tā, varētu teikt, pravietis izsaka citiem cilvēkiem to, ko Dievs grib, lai pravietis saka. Kā to teica Jesaja, Jeremija, Ecehiels, Daniels vai kādi citi no vecās derības praviešiem, vai pēc tam Jānis Kristītājs, kurš teica: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Elizabete saka: laimīgi ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Šeit viņa saka tādu īpašu vārdu, kas ir makārija. Un tas nozīmē nevis tikai laimīga, vai tādā ziņā es esmu laimīgs, jo man ir dzimšanas diena, es esmu laimīgs, jo Ziemassvētki klāt un būs dāvanas, bet makārija nozīmē svētlaimīgs. Tas ir tāds laimes stāvoklis, ka tevi visu pārņem prieks un laime reizē, un tu jūti, ka Dievs ir ar tevi, ka debesis ir atvērtas tev, ka tu piedzīvo Dieva žēlastību. Un varētu teikt, šis makārijā stāvoklis ir tādam cilvēkam, kurš ir tikko bijis pie grēksūdzes. Viņš ir visu nolicis Dievu priekšā, un viņš ir atvieglots un laimīgs, un viņš dodas mājās, un viss ir tik labi. Man ar Dievu viss ir kārtībā, man nav neviena paša grēka. Un tas ir šis makārijā stāvoklis, ka tu esi patiešām laimīgs. Un tāpēc ir šīs vārds bieži vien tiek skaidrots nevis vienkārši laimīgs, jo tas tā kā neizsaka visu to, varētu teikt, garīgi vai reliģiski spēcīgo izjūtu vai stāvokli, bet vairāk viņi tulko īpaši vecākos tulkojumos kā svētlaimīgs, jeb svētīgs. Bet savukārt, ja tu saki tikai svētīgs, tad tur tās laimes pietrūkst. Tad tur vajadzētu vairāk šo laimi klāt. Un tāpēc Elizabete saka, ka svētlaimīga ir Marija, kura eņģeļa sacītajam ir atsaukusies, ir ņēmusi pa pilnu, ko viņai eņģelis saka. Svētlaimīga ir Marija, kur ir ļāvusi piepildīties Dieva gribai viņas dzīvē un visā pasaulē caur to, ka viņa Dievam ir teikusi, lai notiek. Svētlaimīga ir Marija, kur ir paļāvusies uz Dieva žēlastību, neskatoties, ka draud reālas briesmas pat viņas dzīvībai, jo tajā laikā par laulības pārkāpšanu patiešām draudēja nomētāšana ar akmeņiem. Svētlaimīga ir Marija, kur ar atvērtu sirdi
vēlas mācīties no Elizabetes un viņas vīra priestera Cakarijas, un viņa nāk, lai gūtu atbalstu un draudzību no savas krustmātes Elizabetes. Kādu garīgu pamācību šis notikums var dot mums šajā rītā? Es domāju, ka mēs varam mācīties no šī notikuma, kā mēs varam ļauties Dieva žēlastībai. Jo mūsdienās mēs diezgan racionāli pieejam ticības, varētu teikt, pārdzīvojumiem. Mēs bieži vien pa priekšu izdomājam un pēc tam sakām, labi. Ja Marija būtu tā domājusi, tad viņa noteikti nebūtu atsaukusies eņģeļa sacītajiem. Ja Marija domātu, es vispirms tā pārdomāšu, sapratīšu, vai tas ir droši būt par Dieva dēla māti, tikai tad es piekritīšu. Atnāc pie manis eņģeļa Gabriela nākamajā dienā. Es būšu izdomājusi, pagaidi mazliet. Tad mēs nebūtu pestīti, vismaz tādā veidā, ka tas būtu caur Mariju. Bet Marija bija tāds cilvēks, kas vienkārši teica jā. Un tas ir kaut kas unikāls. Un mēs varam mācīties, kā atsaukties Dievam. Mēs varam mācīties, kā ticēt Dievam, kā mīlēt Dievu. Mācīties no Elizabetes, priecāties par to, ka Dievs tuvojas, priecāties par to, ka Dieva žēlastība tuvojas. Un kaut vai, mūsu gadījumā, piemēram, mēs varam mācīties ar prieku sagaidīt Kristus otro atnākšanu. Lai arī mēs zinām, ka tas saistīsies ar lielām kolīzijām pasaulē. Var jau būt, ka viņas jau sākās, bet mēs varam mācīties gaidīt to ar prieku. Kristus nāk, Kristus tuvojās. Lai arī šī pasaule ir sajukusi prātā, lai arī labais tiek tēlots kā ne tik labs un grēcīgais tiek tēlots kā baigi foršais, tomēr mēs mācāmies priecāties par Dieva žēlastību. Mēs mācāmies priecāties par to, ka Dievs mūs nekad neatstāja. Mūsu bēdās, mūsu slimības vājumā, mūsu dzīves kolīzijās Dievs mani nekad neatstāja. Dievs ar tevi ir vienmēr, tavās grūtībās, tavās bēdās, tavos pārdzīvojumos. Dievs tevi nekad neatstāja. Svarīgi ir, ka tu viņu neatstāji, ka tu paliec ar viņu, ka tu turi ticību, ka tu paliec līdz galam. Un tas ir tas, ko mēs varam mācīties. Adventu laika beigās mēs paceļam savas acis no savas ikdienas, un ko mēs tur ieraugām? Šajā 4. adventa rītā mēs ieraugām Mariju. Mariju, kurā ir iedzimis Dieva dēls. Mēs lūkojamies uz viņu un priecājamies, ka tas laiks ir tuvu, ka Kristus piedzimšana ir tuvu. Mēs esam norūpējušies par visiem Ziemassvētku pasākumiem, bet savā sirdī mēs esam lielā mierā, jo Dieva žēlastība tuvojas, jo Dievs nāk ar savu lielo dāvanu. Un šī Dieva lielā dāvana ir viņa dēls, kas nāk pasaulē un ir glābšana visiem cilvēkiem. Un it īpaši tiem, kas tagad ir tālu no viņa, it īpaši tiem, kas tagad vēl netic, it īpaši tiem, kas viņam pretojas. Viņš ir liela dāvana. Viņš nāk pie ikviena cilvēka. Un pavisam drīz viņš būs klāt, un mēs viņu uzņemsim, un ne tikai šajā Dieva namā, bet arī savās mājās, savās ģimenēs, un es ceru arī savās sirdīs. Un mūsu sirds priecāsies, kā Elizabetei un Jānim Kristītājam viņā. Āmen.